Tagad uzdošu jums jautājumu. Sveicināta Inita. Mēs nu pat kā esam iepazinušās caur internetu, jo es darbojos tikai internetu vidē un pārstāvu vācu uzņēmumu ražotāju. Un mans pirmais jautājums, jo mēs neesam vēl tik tuvu pazīstams un jūs tīri lojāli varēsiet pateikt, kāpēc jūs nopirkāt šo te programmu, uzturprogrammu tieši no manis, jo tas ir internetā un cilvēki no interneta baidās? Sāksim ar to, ka es biju ļoti patīkami pārsteigta, ka jūs mani uzrunājāt draugos ar vēstuli. Un tad es papētīju gan jūsu video vēstules, gan arī galerijas, un es pārsteigtu, es cilvēkiem pa lielam tā neuzticos, bet man tas viss ļoti uzrunāja. Plus jau, kā jau visām sievietēm ir arī liekas svara problēmas, un tas viss tāds kopums, ka tas man viss tā kā uzrunāja. Jā. Un tāpēc es arī pieteicos kļūt par dalībnieku. Jā, paldies. Tas pirmais jautājums patiešām, jo nauda pietiekoši tāpat tā programma maksā, nevar teikt liela, bet priekš Latvijas diezgan liela. Bet tagad tas otrs jautājums, kas cilvēkiem parasti, tad, kad tas notiek internetu vidē, viņiem ir jautājums tā, kā es tikšu apkalpots tad, kad līgums būs, pārdevējiem kabatā, tieši tā kā man, vai ne? Jo jūs ieskaitījāt naudu, jūs izdarījāt visu pēc video tā kā vajadzēja, un pagaidām jūs tieši gaidat preci, ja? Un mums jau bija tālāk jārīkojas, jums bija jāaktivizē savs veikals, vai jūs esat apmierināti ar manu šo te internetu sistēmu, kādā veidā jau pati pirmā tā mūsu sadarbība notika, jo prece vēl nav saņemta? Teikšu to, ka man ļoti uzrunāja jūsu video vēstules, viņas ir ļoti pārskatāmas, viss ļoti labi izskaidrots. Un tā par to uzticību runājot, katram jau ir izveidojies tas konts, un tad tā nauda jau vismaz, es pati grāmatā būdama, un es uzticos, un tas jau arī ir izveidojies tas kontiņš, un tur ir pārskatāms. Kad tā nauda iznāk, cik viņi tiek izlietota. Tas nav tā kā, kad kaut kur aizskaitīt un tu neredzi. Jā, un tad trešais jautājums, kas parasti cilvēkiem rodās, lai viņi varētu pieņemt to lēmumu, ir tāds, kā, teiksim, es risinu problēmu situācijas, un īstenībā jāsaka, ka mums jau bija pirmā problēma situācija, kad jūs nespējāt aktivizēt, tā kā mums bija video arī novecojis, tā mēdz gadīties, ja neviens nedod ziņu, un mēs neierakstam, ja? Vai jūs esat apmierināti arī ar to, kā mēs atrisinājām pirmo problēmu situāciju, ka jūs netikāt it kā iekšā veikalā, vai es pietiekoši ātri reaģēju, vai priekš jums pieņemamā veidā? Jā, jūs reaģējāt jūs ļoti ātri, un mūsu viss tika atrisināts vēl ātrāk, bet tā kā patreiz man vakaros nav pieejams internets, jūs reaģējāt uzreiz, bet es vienkārši tā kā otrā rītā pie tās informācijas tiku, un man jau liekas, ka jūs strādājat 24 stundas dienā. Tas ir mans hobijs, darbs ir mans hobijs. Paldies, Inita, par šo jauko atsauksmi. Es domāju, ka citiem cilvēkiem arī tas būs kā piemērs, jo es šīs atsauksmes lieku reiz par reizei dažādi. Un paldies par jūsu tieši to atvērtību, jo ne visi cilvēki runā. Un grib runāt, tā kā kautrējās. Jā, es neesmu īpaši ne no drosmīgām, ne kautīgajām, bet es esmu pati ģimenē lietāt, mums arī meitai mācu, kad ir jārunā, jo ir vienkārši ir jārunā, un tad arī ar to runāšanu iegūst gan informāciju, gan arī jaunas un patīkamas paziņas. Paldies par šo te interviju. Tātad jūs turpmāk arī saņemsiet visus video, un tiklīdz, ja būs kaut kas neskaidrs, tā jūs uzreiz man rakstat e-pastā, un tādā veidā mēs strādāsim. Patīkam un jauku jums dienu. Tas ir tiešām fantastiski. Man tāda iespēja nav, un daudziem latviešiem tāda iespēja nav ārpus Latvijas. Tas ir ļoti fantastiski. Jā. Paldies, uz tikšanos, jauku dienu!